Labdien! Šodien mēs izskatīsim procesu, kā prakses vadītājs paraksta prakses līgumā ed365.com platformā. No sākuma jāpieslēdzas platformai. Mums ir Aleksis Priedītis. Viņš ir prakses vadītājs uzņēmumā ByteBridge Consulting CIA. Mēs varam redzēt, ka sadaļā atzīmes ir 12 jaunumi, jeb 12 nenovērtēti ieraksti, bet pagaidām tas nav galvenais. Sadaļā mani praktikanti parādījies jaunums. Tad apskatīsim, kas tas par jaunumu. Mēs redzam, ka praktikantam Pāvēlam Jūksterim ir gatavs līgums parakstīšanai. Un no sākumā ir ļoti svarīgi saprast, kas paraksta līgumu un kādā secībā. Tā kā pirmais līgumu parakstā, iepriekš to sagatavojot, izglītības iestāde. Pēc tam otrais paraksta līguma praktikants un tikai tad prakses vieta. Ja jūs neredzat parakstīšanas pogu, tas nozīmē, ka līgums vēl nav parakstīts no skolas vai no praktikanta puses. Tagad mums ir 3 opcijas. Parakstīt līgumu uzreiz, tā kā nospiežot šito oranžo pogu. Pārsūtīt līgumu uz parakstīšanu kādam citam, piemēram, uzņēmuma direktoram vai no citai parakstiesīgai personai. To mēs varam izdarīt caur mazu darbības pogu un opciju nosūtīt parakstīšanu uz e-pastu. Te mēs vienkārši ievadītu tās personas e-pasts un uzspiestu sūtīt. Vai nu mēs vienkārši varam lejupielādēt līgumu un apskatīt un pārbaudīt, vai viss ir kārtībā. Tātad mēs parakstīsim uzreiz, nospiežam oranžo parakstīšanas pogu un mēs tiksim pārvirzīti uz e-paraksts vidi. Te mēs redzam, kas tas ir par līgumu, ka ir pievienot 2 paraksti, un ja mēs nosūtītu šito līgumu parakstīšanai kādam citam caur to funkciju no ed365, viņiem tiktu nosūtīta saite uz tieši šito vietni. Mēs tad pārbaudījām līgumu, spiežam turpināt, izvēlējamies tad metodi, kā mēs parakstīsim, pieņemsim e-paraksts mobile un spiežam turpināt. Te mums jāizpilda visa nepieciešama informācija un tad uzspiedīsim apstiprināt. Es tikko parakstīju līgumu, iznāca ziņa, ka dokuments ir parakstīts, un šeit ir ļoti svarīgi nepalaidīt šito pogu. Iesniegt Latvijas Rīgas Universitāti vai no jūsu izglītības iestādei. Tas ir ļoti svarīgi. Ja mēs neuzspiedīsim uz šo pogu, tad mūsu paraksts netieks ieskaitīts un varam uzskaitīt, ka mēs neparakstījām šo līgumu. Tātad ir ļoti svarīgi uzspiest uz šito pogu. Tātad nospiežam. Un mēs uzreiz tikam pārvirzīti atpakaļ uz ed365. Redzam, ka līgums ir veiksmīgi parakstīts. Atgriežamies atpakaļ. Tātad atjaunosim lapu. Un redzam, ka šitā parakstīšanas poga aizgāja. Un mēs veiksmīgi parakstījām šito līgumu. Visa šī sistēma ir veidota, lai būtu tas process ātrs, pārskatāms un bez liekas birokrātijas. Tāpēc mēs iesākam noteikti lūdziet izglītības iestādēm, lai līgums sūta tikai caur ed platformu. Tā tas notiek daudz ātrāk, vienkāršāk un ērtāk visām pusēm. Paldies un veiksmīgu prakses sadarbību!